Jau otro gadu pēc kārtas 84. vidusskolas slidotava pārtaps par KHL noteikumiem atbilstošu ledus laukumu. Vairāk nekā 9000 līdzjūtēji ieradīsies, lai vērot KHL spēli Rīgas Dinamo pret Minskas Dinamo. Un jau pavisam drīz pa šiem laukuma vārtiņiem dosies abas komandas, lai cīnītos KHL spēlē. Tas ir Winter Icebreak. Es atceros, ka pagājušo gadu, kad pirmo reizi Rīgas Dinamo organizēja šādu te spēli zem klājas debesis, manuprāt, ka mūsu iepriekšējais kapteinis Mikls Indrašs pateica, tas sajūta ir kā puikam. Tiešām, kā agrāk visi nāca ārā, tik līdz uzsala uz kādas ūdens tilpnes ledus, tā uzreiz vilka ārā slidus nūjas, kādam bija aizsargi, kādam nebija, un atgrieza to sajūtu, to bērnības jaunatnes sajūtu. Un arī pretinieki patiesībā to norādīja. Ne visi kā viens īstenībā bija ļoti sajūsmināti. Es domāju, ka laukā interesantāk ir, ka tu esi svaigs gaisa, dabu kopā esi, un arēnā jau tā nekas nemais. Arēnā ir temperatūra. Tur ir rutīna, ja? Tur ir rutīna, jā. Tu bērnībā pats diezgan daudz spēlēji ārā. Jā, man pie mājas ir ezers, tā kā es katru ziemu spēlēju ārā. Bet tad jau bija jāsaģērbjās diezgan silti, jo nevarēja zināt, kad tu beigsi spēlēt. Tad pārsvarā jau uzvilka kaut kādas ceļsargas, un tad pa virsu augšā jaka, nekādas ķiveres forma nevilka. Tām laika ziņām mēs sekojam un skatāmies. Lietus, sniegs, gaidām sniegu, pārstājam strādāt. Sagaidām sniegu, sniegs izsnieg, tur tīram laukuma kombaini, braucam virsū. Ledus mašīna. Kas notiek pa nakti, piemēram, uzsnieg sniegs, un ir atkusnis. Pārtrauc. Un uzreiz sasalst. Pa kombaini nogriež nos virskārtu, mēs tikko arī šodien atgriezts ir. Šodien 9 uzsniegā sniegs. Es ar kombaini nogriezu virskārtiņu, kā redziet, un uzlējām jau otru reizi uzlējām jaunu leduskārtu virsū. Grūti šogad, ļoti grūti. Pagājušajā gadā bija daudz vieglāk gatavot ledu. Šogad sākām uz pamesta ledus laukuma, kurš bija bērni slidojuši, pēc tam viņu aiztaisīja ciet, sasniga sniegs. Ledus uzauga, bieza kārta, griezām nost, gandrīz visu nogriezām. Un šogad jau laika apstākļi plusi pa dienu, naktī kaut kādi mīnusi. Pagājušajā gadā bija visu laiku mīnus, ja? Pagājušajā gadā bija mīnus, jā, un saule spīdēja. Pagājušajā gadā bija labs laiks, un šogad lietus +1, +2. Tā mašinērija, kas tur ir iesaistīta, tas ir vienkārši neiedomājami, jo līdzjutēji skaidrs, ka viņš atnāk paskatās, viss ir gatavs, super vienkārši, ja, bet tas mehānisms, kas tur strādā, sākot no, beidzot ar, to ir ļoti grūti izstāstīt, un tad ir jāņem vesela mape, kas par ko ir atbildīgs, un, teiksim, tās pašas tribīnas no Vācijas tiek vēstas. Pagājušo gadu bija 8000 līdzjutēju vietu, šogad ņemot vērā pagājušā gada interesi, vietu skaits ir palielināts līdz 9000, bet pēc aplēsēm ir tā, ka uz lielajiem ekrāniem vēl apmēram pāris tūkstoši ir noskatījušies tie, kas iekšā nav tikuši. Ņemot vērā tos laika apstākļus, skaidrs, ka mēs ejam ārā, uzģērbjam ne tikai 2 džemperus. Ja. Komandai tika sagatavots, abām komandām tika sagatavots termoveļa, lai nav pa karstu, nav pa augstu, jo arī tas viss ir jāizrēķina. Attiecīgi, ka čaļi izejot uz laukumu savu maiņu minūti nospēlējot kārtīgi iekarst, un pēc tam apmēram kaut kādu līdz 2 minūtēm citreiz arī uz soliņu ir jāpasēž, lai tu galīgi uzreiz neatdziest, jā. Soliņi nav baigi patīkami sēdēt. Tagad arī vējš cerams, ka tāds nebūs. Bet Laikam netika galvenais 4. maiņā, un kuru nelaiž ārā kaut kā. Jā, vai nenoraidīties uz 5 un vairāk 10 minūtēm.
Tad mēs tādās ārspēlēs tādas kautiņas varam negaidīt, jo spēlētājiem zemapziņā būs jāsēž baigi ilgi. Ja 5+20, tad jau aizsūt prom, tā vēl normāli. Tad, līdz galam jāiet. Jā. Ne uz katru spēli čaļi krāso sev melnumus zem acīm. Arī skaidrs, ka visi ir noskatījušies gan no Nacionālās futbola līgas, gan no Nacionālās hokeja līgas, un arī čaļiem tiek prasīts, kam tas ir domāts. Tu domā, ka daudz zina, daudz nemaz nezina priekš kam. Un pagājušo gadu, manuprāt, ka Rihards Buhards izskaidroja, ņemot vērā ārā šo gaismu, kas ir spilgtāk nekā iekšā, lai vienkārši nesit acīs ritīgi, un tad tās melnās svītras kaut kā mazliet to gaismu attiecīgi arī notušē. Bet izskatās iespaidīgi un izskatās forši un visiem patīk. Jā, mums punkti svarīgi un, protams, kad viss skries sitīsies, tīpaši mūsu komandi, jo es nezinu, Minskai varbūt tur tāds vairāk for fun, jā. Viņi var izbaudīt. Jā. Jūs varējāt tā kā izbaudīt. Jā. Bet tāpat pagājušajā gadā arī bija cīņa un tā spēle bija ļoti līdzīga. Jāatrod skapī atkal kāds krāšņāks uzvalks, lai ir ko parādīt, lai ir ko paskatīties, jo cilvēkiem jau patīk, un tie, kas tur nav bijuši, lai mazliet iekoši sev elkonī. Tas ir kaut kas ne tikai savādāk, tas ir kaut kas absolūti savādāks. Pavisam cita atmosfēra, pavisam cita tā jūšana, un tas ir vajadzīgs līdzjutējiem, tas ir vajadzīgs klubam, tas ir vajadzīgs visai lielajai organizācijai. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.